Saules meitu, lūdza mani līdībās, mēnes ņēma saules. Deju ansamblis Dāredis samērā jauns ansamblis, salīdzinot ar citiem A grupas ansambļiem un tavu deju ansambļiem, kuriem ir 60 gadi, mums ir nedaudz vairāk par 22 gadi, jā. Un pēdējā gada nozīmīgais sasniegums mums ir, mēs dabūjam pirmo vietu skatē pagājušo gadu, deju skatē. Šogad mums arī gaidām deju skati 24. februārī, un mēs ceram atkārtot panākumu. Par labo darbu projektu es uzzināju no tautas deju ansambļa Liesma, jo viņi bija iegūši tērpus, jaunus riņtērpus, pateicoties labajiem darbiem. Un tad es sāku meklēt informāciju, interesēties un tā arī nonācu līdz labajiem darbiem. Finansējums no labajiem darbiem mums bija nepieciešams, lai mēs iegādātos jaunus tautas tērpus. Konkrēti bikses un mēteļus puišiem. Jauni tērpi mums bija nepieciešami, lai precīzāk parādītu deju. Un tā kā mums uz šiem svētkiem ir dažādi novadu dejas, lai precīzāk to deju parādītu, ir jābūt ne tikai kustībai, mūzikai, bet ir jābūt arī atbilstošam tērpam. Kā piemēram minēt, ka nevar dejot deju, kas ir kurzeme, kas ir kurzemes deja, Latgales tautas tērpos vai otrādi. Un tādējādi, tāpēc mums bija vajadzīgi jauni tērpi. Tiem, kas arī plāno piedalīties šajā projektā, stiprus nervus novēlu, tāpēc, kad tie rezultāti mainās ļoti dinamiski, dienas rītā varat būt pirmajā vietā, dienas vakarā varat jau būt ārpus svītras, ir jābruņojas ar pacietību un stipriem nerviem. Un otra lieta tas, kad plānojiet tās aktivitātes, kā vākt balsis, gluži kā biznesa projektu. Sastādiet plānu, tur būs punkts 1, tad mēs brauksim tur mēs nopelnīsim tik balsis, punkts 2 brauksim tur. Tā ļoti plānveidīgi un mērķiecīgi. Man personīgi bija iesaistīti ļoti daudz draugi Vācijā, līdz ar to es varētu teikt, ka šis pasākums kļuva tāds internacionāls un mums jūta līdzi tiešām cilvēki no ārvalstīm un savā ziņā mēs pat kļuvām tādi kā slaveni un mēs tā kā cēlām savu tādu kā popularitāti, mēs cēlām tā kā Latvijas, jo Latviju daudz nezināja, tā kā Vācijā. Un mēs tā kā šo te latviešu kultūru arī parādījām ārpus mūsu valsts robežām. Tāda taktiskā viltība kā tāda nebija, bet mēs sekojām līdz tiem rezultātiem, kā viņi mainās un plānojām tās aktivitātes uz priekšu. Arī balsošanas laikā visos koncertos, kur mums bija vienmēr līdzi laptopu un mēs uz vietas kolēģi blakus kolektīviem lūdzām, lai viņi nobalso par mums, ka izmantojam visas iespējas. Tā kā balsošana beidzas vēl naktī, tad man bija liels tāds mierīgs miers par to, kad mēs esam dabūjuši šo naudu. Yes! Papriecāties īstā fiziski nevarēja lēkājot uz vienas kājas, bet bija prieks. Es biju ļoti laimīgs, es biju brītīgi priecīgais. Es tiešām pēdējās 10 minūtes vienkārši tā kā refrešoju rezultātus un skatījos un gaidīju. Es jau sapratu, ka mēs būsim pirmie, mēs noturēsimies, bet vienalga. Tas gandarījums bija ļoti liels. Es esmu ieguvis uzdrīkstēšanos pieiet klāt cilvēkam pajautāt, lai nobalso par mums, jo īstenībā cilvēki ļoti atsaucīgi, tikai vajag tā kā uzdrīkstēties un vajag tā kā paļauties uz to, ka tevi atbalstīs un mērķis jau ir labs un izskaidrot, kam tas ir mērķis, kam tas ir vajadzīgs, kāds ir labums. Un jāsaprot tas, ka labums īstenībā ir mums visiem, tas jau nav tikai kolektīvam, vai arī Rīgas ansamblim vai lauka ansamblim, bet tas tā, ka lai mēs kopējais tēls, kāds mēs esam, lai būtu skaisti un lai mēs parādītu pirmkārt sevi, savu valstu un tā arī mēs iziet pasaulē. Šie te jaunie tēri patiesībā bija tieši tas, kas mums bija nepieciešams, jo deju svētku repertuārā ir dejas, kur ir tieši paredzēts tā kā gaišo tēlu popularizēt, un šī bija tā lieta, kas mums trūka. Mums tieši kā laikā, kā reizi. Es īstenībā domāju, ka šie tēpi jaunie, šie skaistie, ir mums liela atbildība, tāpēc, ka pirmkārt viņi balti, un noturēt viņus tikpat balts un skaists, kāds viņi ir. Tas būs liela atbildība mums, liela atbildība vadītājai un tā kā liela cieņa varbūt tieši pret skatītājiem un arī pret mūsu balsotājiem. Jaunie tērpi ir jāiedejo. Šodien ir ugunskristības. Un, teiksim, par ērtumu ziņā mēs noteikti varētu pēc koncerta pakomentēt vairāk, bet šobrīd sajūtas ir labas, liekas, ka būs ļoti ērti.
Tauttārpu meistari no Mudriem ir krietni pastrādājuši. Es esmu iegūst pārliecību, ka mēs to varam, jo viens to nevar izdarīt, tas ir komandas darbs. Un tas iegūms ir komandas vadība, komandas uzmundrināšana, komandas motivēšana, un to visu iegūst. Kā dejošana laikam ir viena mūsdienās, tīpaši tā ir viena no stilīgākajām lietām, ko tā kā jaunietis var darīt. Jo mūsdienās atrast kaut ko, tas, kas ir tieši tev un kur tu varētu būt piederīgs, ir ļoti grūti. Bet, ja tu to spēj, un tīpaši, ja tu spēj to atrast dejošanā, tas ir rītīgi superīgi. Paldies labajiem darbiem!